1977 year. Hello, I'm Santa. I'm a housewife and my husband today buy this amazing car, Mercury Grand Marquis. Tātad es, protams, jums varētu stāstīt to ilgo stāstu par baby boomu, par kā amerikāņi atguvās pēc kara un tā tālāk. Bet es šodien tomēr izstāstīšu par automobīļiem, šādiem te skaistiem, fantastiskiem, lielām sauszemes laivām. Tātad, kā vispār mēs nonākam līdz šiem automobīļiem? Tātad, pēc kara amerikāņiem beidzot viņi ir atgūšies no krīzes, no kara, baigi viņiem no kara nevajadzēja atgūties, bet viņiem parādās nauda un kā parādīt savu bagātību? Protams, ar skaistu lielu automobīlu. Un tieši vidējais slānis sāk iegādāties arī ātru, lielu, skaistu sākumā spūru auto, tad šādus auto, pierādot savu varenību šajā pasaulē. Un tieši šodien es jums par tādiem cilvēkiem izstāstīšu, kas pirka, izstāstīšu, kā rodas Lincolns, kā rodas Mercurijs, kā rodas Fords, nedaudz. Bet par to visu sāksim no paša sākumā. Tātad, viss sākas ar Henriju Fordu. Henrijs Fords ražo visus tādus, varētu teikt, lētākos automobīļus. Mēs visi zinām Ford Model T. Nu, lēta mašīna, nav kur piesieties. Bet Fords saprot, mums taču nav dārgā segmenta. Un 1922. gadā Fords rada Lincoln. Lincolns ir dārgais segments 30. gada, sākas krīze, visu baigi forši, kanālīgi nav forši, bet Fords saprot to, lētās mašīnas pērk. Dārgās pērk tiem, kam ir nauda vēl tajā laikā, mafiozņiki. Un vidējais segments. Nu, ne visi grib pirkt galīgi lēts, un ne visi grib. Un 38. gadā jau, kad krīze tā kā jau valsts nedaudz atlapst, izveido Mercury. Mercury ir vidējais segments, bet patiesībā tas ir Lincolns uz minimalka. Tā var teikt, minimālās komplektācija ļoti līdzīgs Lincolnam, bet tas tomēr ir Mercury. Tas tāda vidējā klasa, ar ko tu varēji pierādīt savu krutumu. I'm cool. Nu, ka tu esi ritīgi kruts pacens, tu labi strādā, tu esi ritīgi moči un tu vari nopirkt labu foršu mašīnu. Nu, kaut kā tā. Un Mercury ražo līdz 2011. gadam. Tātad šo te klases automobīļus. Un diezgan daudz labprāt iegādājušos automobīļus. Un vēl viena lieta, ko es aizviršu pateikt, Mercury ražoja gan sedanus, gan universāļus, gan šos te kupējas, gan universāļus, un viņi visi bija pēc garuma vienādi. Jēga ražot tādus, nu, tā bija viņu izvēle. Kas te vispār ir ļoti forši? Forši ir salons, te viss ir elektrisks. Pēc 78. gada tas ir wow. Elektriskie stiklu pacēlāji. Te vienīgais spoguļi regulējās mehāniski, bet viss ir elektroniski. Tik daudz podziņas, viss kaut kāds gaismas, viss ir elektroniski. Kas ir liels plus patiesībā. Vispār piepačkāta elektronika, tas ir amerikāņu stilā. Kas man patīk? Man patīk, kad pirms tam nāca tie apaļie tieši visi tie speedometra rādītāji, viss tāds apaļš, te jau ir tāds kvadrātens. Vēl speedometrs izskatās kā Zisam 110. Arī nopaļots 10, 20, 100, nu tā, viņš tā, nu labi, tur bija bišķi citādāk, bet tik un tā viņš ļoti līdzīgs izstās pēc 110. Zisa. Nu, lūk, un kas tad vēl te ir interesanti? Ļoti daudz pelnu trauki. Nu, tas ir ārprāts, jo Marlboro pīpē labāk. Pīpēt viņiem tajā laikā patika. Te vēl pasēties visur Mercury brandings viņiem vajag labais. Bagažnieks vērus no Bardačoka. Man liekas, ka Vapulītē bija tāpat. Vēl pārunājot par šeit visu, tad, jā,
šeit mums ir tiešām fantastiski. Paskatieties, te var sēdēt arī 3 cilvēki, ne tikai 2. Tātad salons nāca, jā, gan āda, gan velūrs, gan viss tie paklājiņi vienkārši wow. Un šis te drošības josas arī varēja pasūtīt dažādās krāsās, man liekas, vienkārši wow. Tā tad liels mīnus bija tas, ka Amerikā, protams, pēc Vietnamas kara viņa knapi atgūstās, ne jau knapi, bet atgūstās. Nākamais naftas krīze, viss notiek tā, ka, protams, vēl ienāk Eiropas mašīnas, Japāņi ienāk. Un viss notiek tā, ka amerikāņi autoši ir tāds pēdējais laivas auto, var teikt, tas lielais. Un kas vēl ir tāds mīnus, viņš mašīna ir smaga, gandrīz 2 tonnas, un motori vajadzēja likums tāds, ka vajag samazināt motors, un arī lika samazināt. Un tad, kad tu samazini to motoru, tā jauda vairs tāda nav. Bet galvenais šajās mašīnās ir komforts, jo lielāks komforts, jo labāk. Tātad, amerikāņiem patika arī braukāt pa saviem štatiem apkārt, tāpēc šeit varēja pievienot mājiņu uz saucamo piekabi, kur tu vari dzīvoties tādu piekabīti, un arī cilvēki tādu arī pielika tur to piekabīti, braukāja apkārt un jūtās lielā komfortā. Tātad šeit mums ir V8 motors, 160 zirgi, kas ir daudz. Un visiem parasti kas interesē tas, ka šī mašīna, cik tad viņa lieto degvielu. Sanāk kaut kādi, rakstīts ir no 20 līdz 30 litri pa pilsētu, labajā scenārijā 25, bet patiesībā pa pilsētu varbūt 30 dažreiz pat atkarībā no korķiem un tādā garā. Jā, tas ir pietiekoši daudz, tā jau es minēju, mašīna ir smaga, pēc tam motors samazināja no gandrīz 7 litri uz gandrīz 5 litri. Tātad šī bija tā problēma, ka tai mašīnai bija grūtāk arī ieskrieties. Tātad līdz 100 viņi ieskrienās 15 līdz 19 sekundēs, kas ir ilgi patiesībā, bet priekš tādas mašīnas mēs to arī varam piedot. Šeit mums ir rāmja virsbūve, rāmja konstrukcija mašīnai. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, piemēram, līdz pat 2006. gadam tādas taisība. Tas jau ir arhaiski kaut ko tādu darīt, tik ilgi, bet policijas mašīnām un takšiem tas bija labi, jo ja pie avārijas īstai mašīnai viņa bija kā tanks, viņa gandrīz nesalaužama, Viņš tā ķipa, tā. Es tā nevaļ, Amerikāniskie 70. gadam vienkārši visas modes tendences. Amerikāniskie bumperi, lielie izvirzītie bumperi. Es vienkārši gan Mercedesos, gan visos, kas gāja Eiropas mašīnas uz amerikāņu tirgu, es vienkārši dievinu šos bumperus. Šī te vertikālā resne, arī modes tendences tam laikam. Un, protams, šie te lukturi, kas varēja atvērties, aizvērties paši no sevis, jo viņi strādā uz vakuma. It kā tas ir diezgan vecmodīgi tam laikam iezīme, bet kā ir, tā ir. Tomēr viss kopumā šis auto izstās ļoti moderni tam laikam. Un pastamies, šī te emblēmiņa, kas pirmkārt lokās, lai pie ceļu satiksmes negatīvu neko sliktu nenodarītu. Un vertikālā emblēma kā Lincolnam. Visi vienkārši maksimāli labi, un šeit arī tie kronīši, kas bija arī wow. Tā tad vēl viena lieta, kas jums ir jāzina par Mercury. Ja, piemēram, rūpnīcas strādnieks visu dzīvi gribēja nopirkt Fordu, jo tas bija lētākais variants. Viņš redzēja, ka viņa menedžers brauc ar Mercury, viņš visu dzīvi sapņoja par Mercury, bet tad, kad viņš kļuva par menedžeri, viņš sapņoja par Lincolnu, tāpēc, ka direktors brauc ar Lincolnu. Bet ir viens izņēmums, kad Fords bija labāks par Mercury. Tas ir Ford LTD, no kā ir ņemts šis Mercury Grand Marquis. Tātad ir tā lielā Ford kompanija, Ford Motor kompanija, bet zem katras kompānijas ir maziņās, kas atbild tieši par katru marku. Ford, Lincoln, Mercury. Un sanāk tā, ka Fords domāja par sevi, Mercury par sevi, Lincolns par sevi. Katrā bija savs direktors. Un tas arī radīja to, ka Fords uztaisīja labāku mašīnu, jo viņiem vienkārši likās tas 70. gadu bums, kad tagad atkal parādās tā gigantmānija uz tām mašīnām. Davai, fiksi uztaisam arī tādu lielu foršu auto. Un viņi uztaisīja, varētu teikt,
pirms Mercury tādu labāku. Tātad šo tieši pirmā sērijas Mercury ražo no 1975. gada līdz 1978. gadam. Bet vispār Grand Marquis ražo līdz 2010. gadam. Un starp citu Ford LTD un Grand Marquis bija arī policijas auto, no kuriem mēs zinām arī Crown Victoria. Paldies, mums jāsaka mašīnas īpašniekam Imantam. Šī ir vienīgā mašīna šāda Baltijā, jā, tā kā man sanāca ar ritīgu luksu pabraukt. Un kā vienmēr 3 jautājumi, es domāju, varbūt būs pat vairāk, jo var diezgan daudz sakrājušies. Tātad pirmais jautājums, nu kā tu izlēmi nopirkt kaut ko tādu? Širstīju SS.lv un es aizsūtīju Cadillac savam čomam, un mans draugs tagad backgroundā ir māķis, viņš atsūtīja širo, ka ieraudzīja tālu otrā dienā nopirkām aizbraucot. Nu, viņi jau iemīlējās no pirmā atskatiena. Bet tas ir bijis vienmēr tavs sapnis amerikānis? Nē, vispār ne. Vispār tas vienkārši nāca randumā. Bet tagad braucot gribētu tos vēl Audi. Labi, kāds vecais Audi, tas ir vēru labi. Nu, un varbūt vari pastāstīt kaut kādiem interesantiem atgadījumiem, kādi tev ir radušies ar šo auto braucot. Un to, kad mēs tikko nopirkām, uzpildījāmies, protams, benzīna tankā. Un tad no vielas skrēja viens cilvēks un ieraudzīja šo mašīnu un teica, ka beidzot tas nav Cadillacs. Beidzot, viņš samanījās kontaktiem, viņš priekš kāzām. Tādā ziņā. Jā, starp citu šo auto jūs varat iznomāt kāzā, man liekas, priekš īpašās dienas, vēl tie lukturi un visu, un gaišais salons, man liekas, ideāls auto priekš īpašās dienas. Un varbūt, nu, var kaut kādas savas emocijas, nu, kā ir braukt ar šādu, nu, ikdienā tu, Audi braucies, jā, vai? Nē, Volvo. Volvo, arī ir. Nē, nu, šito ikdienā jau, protams, ka dārgs, un jau vispār, jā, gribēju pajautāt, jo tajās visur, kur lasīju, rakstīts, ka šie auto varēja, nu, no 20 līdz 30, un labajā gadījumā pa pilsētu bija 24 litri. Cik tev sanāk aptuveni? Egoiski, ja tāds auto jau nopirks, tad jau neskaties. Bet, nu, citreiz jau tu tā jūti kaut kā. Tu jau neskaties, tev baudi. Nu, jā, jā. Un varbūt... Egoiks jau es nezinu, bet, nu, 20 pāri ir. Un 20 pāri, varbūt ir kāds garāks gabals bijis, kas tāds. Es, nu, uz jau, tā. Jālgavu, zinu, uz pie Smokija Kroko, uz dīkiem. Šeit visur ir keramika salikts, viss ir iztīrīts bijis. Un viņa nav restaurēta. Viņa nav restaurēta. Un viņa ir no Teksasas atnākusi, jā. Pirms 2 gadiem. Pirms 2 gadiem. Mēs statusā. Un vai tu zini kaut ko par Amerikas saimniekiem, vai nezini, kas tur ir bijuši? To tu nezini, tā kā... Bet tāpatās interesanti, un varbūt kaut kādas tavas sajūtas iekšējās, kā ir tu brauc ikdienā ar ikdienas mašīnu, tas daily drives, jā, protams, bet tu pārsēties šajā, varbūt kaut kādas tās emocijas, ko tu vari... Kad tu, nostrādā dienu uz jumtiem, netīgām trēbēm, tad pirmā vakarā kāpšajā, tad ir sajūtas vēl interesanti. Bet viņa pirms tam bija Latvijā, ja, šī mašīna? 2 gadus. Jā, tātad 2 gadus viņa bijusi... Nu, patiesībā, jā, citu aizmirst, ko pieminēt, šai mašīnai ir stūrs pastiprinātājs. Un viņai ir patiesībā vispār tā sajūta, vispār tā, ka tu neiekāp 78, nu, salīdzinot ar kaut kā, nu, tu jūti, ka tas ir... 77, jo tas ir reāli, nu, rītīgākais amerikānis. Paldies tev liels, paldies jums, ka skatījāties, neaizmirst piesakot un arī manā TikTokā piesakot. Un es palieku uz retro viļņa. Atā! Čau!